Čau visiem! Šonedēļ esam Vejhotels Sharm El Sheikh. Liela plaša viesnīca, ļoti daudz kas renovēts. Būs diezgan, varbūt nesaraustīti gluži, bet video ar pārtraukumiem teritorija ir ļoti liela. Apsteigāt viņu ir diezgan sarežģīti, lai visu iziet uzfilmētu, bet kaut ko īsumā visu izstāstīšu. Tātad šeit mums atrodas arēna. Šeit notiek vakara pasākumi, vakara šovi. Strādā 2 bāri. Bērniem vakarā bez maksas ir popkorns pieejams, kas ir ļoti forši. Pašai viesnīcai arī ir veikaliņi. Dažādi cenas nav tās baigi labākās, bet nekas arī baigi kosmisks nav, ja māk nokaulēt. Veikaliņi šeit svarīgi, kāpēc, jo viesnīca atrodas Sharks Bay. Tas ir diezgan tādā strupceļā, īsti apkārt nekā nav. Un, lai tiktu kādu veikalu, tad tev ir vai nu gabaliņš jāpaiet kāds minūtes 10 kājām, vai nu jāņem mašīna. Līdz ar to, protams, arī vietējie pārdevēji izmanto situāciju un tirgo visu pa lielākām cenām. Teritorija liela. Teritorijā uz jūru vada šāds busiņš, parādīšu. Viņš kursē regulāri, pēc pieprasījuma, pēc cilvēku noslogojuma, jā, arī 2 iekāpjumi, viņš vienmēr arī mums aizved. Šādi tipu vaļējais autobus, līdz jūrai un apakaļ līdz lobijai. Sākumā aiziesim no teritorijas sākuma daļas pa labi, kur atrodas mazais akvaparks. Priekš mazākiem bērniem lejā ir lielais centrālais baseins, pāris, 3 laikam, jā, lielākas trūpas lielākiem bērniem. Gestilation stāstīja, ka lielais baseins ir apsildāms, pārbaudījis to nesu. Apakšā notiek pie jūras vairāk notiek remonta darbi, būs jauni korpusi, būs adults džakūzi rūmi. Būs family rūmi un vēl viens baseins, kurš ziemas sezonas laikā būs apsildāms. Vejot, kas ir forši viesnīcā, paddles, minigolfs. Minigolfs gan šobrīd vēl ir ļoti bēdīgā stāvoklī, ir atvest jaunie ruļļi, būs uzklāts jauns segums. Šobrīd viņš nestrādā un ir diezgan pabojāts. Bērnu klubs sakarīgs, arī mans bija aizgājis vieniem pasēdēt. Ir kaut ko darās, kaut ko zīmē, krāso, ņemās. Tā kā bērnus ir, kur atstāt. Akvaparks mums ir lūk šāds. Šobrīd izslēgts pusdienas pārtraukums. Ir zviļņi. Zviļņi arī ir priekš bērniem, mazie. Tālāk redzams ir bārs un uzkodu bārs. Uzkodu švakas, tur kaut burgers tikai un kādi šaurmā. Un vēl var redzēt, ir arī spēļu laukums, kurā var atnākt vakarā paspēlēties. Veikaliņi dažādi. Garšvielas, krekli, smaržas, eļas, suvenīri, peldēšanai. Mums ir tāds cipari, mēs pirkām bērniem pūšļus kaut kādus. Suvenīri veikals, krēmi, zietas, cigaretes, čipši, brīvos, viss, kas suvenīros piedarās. Viņam ir mūsu vizītkarte, ceļo ar aģentu. Klientiem šeit ir atlaides. Skītka 30% для наших клиентов. Un dodamies apskatīt pamatēku. Cilvēku šobrīd ļoti daudz. Bija arī Eiropas turisti daudz, un tagad sabraukuši arī vietējie, jo viņiem ir svētki no 5. līdz 9. jūnijam. Lobijs plašs, liels, ļoti smuki. Vakarā skaisti izgaismots. Šeit mums ir zona, kur sēž Gestilations. Pirmajā darba dienās pirmajā lodziņā ir Vika, vislabākais no Gestilation, cilvēks atbildīgākais. Bija jautājumi, kas bija jārisina, ļoti skaisti visu izstāstīja, parādīja, tā kā droši var griezties. Šeit ir ļoti pretīnākošs personāls. Receptions. Redzat, cilvēku pieplūdums liels. Pēdējās 2 dienās ļoti daudz cilvēku sabraukuši. Bankomāti. Nezinu par citiem, bet Svetbankā naudu jāņem ārā no šī bankomāta, zaļā. Kurs ir 1000 eģiptiešu mārciņas, apmēram par 18 eiro. Šajā ir 27 eiro, maksāja 1300 mārciņas, tā kā ļoti lielāks kurs tur ir. Tāda mums ir lobby bārs. Lobby bārs ir ar vietējo alkoholu, premiums un dzirstošais vīns un vēl kaut kas tur, kas pārējais ir par papildus maksu. Šeit gan visu dienu pieejams uzkodas. Un ir vēl
Skaistāks bārs, piedar pie lobby bāra. Šāds tas skaists lounžiņš uz terases. Funkcionē vairāk vakarā cilvēku šeit nāk pasēdēt. Pa dienu tīri tikai lobbyjā paņemot dzeramā un pasēd ārā. Korpus lielākoties visi ir divstāvīgi šeit. Dažādi kategorijas numuri, kas ir specifika. Ja ņemsim lētāko numuru tipu, papildu gultas viņi neienes. Tātad, ja ir lielā gulta un sofa, ja nobukojāt tieši 2+2, ko ļauj arī sistēma, tad papildu gulta nebūs. Šeit augšā ir pieaugšā zona. Protams, smieklīgi, jo blakus ir akvaparks. Šis ir lielākiem bērniem, 3 trūks lielākajiem, 1 mazajiem. Iespējams, ka šis arī ir viļņu baseins, bet mēs nedēļ neesam redzējuši, ka viņi slēgt iekšā. Teritorija ļoti liela. Tur centrālais spotiņš, kur ir baseina bārs. Augšā DJs, animators dzird, redz, ir viņi pasākumi notiek, bet standarta programma visu. Tātad šīs baseins arī ir apsodāms ziemas sezonā, pēc slēšanu vārdiem šis nav apsodāms. A la carte restorāni, šeit ir viens redzams Antika, ir vēl pavisam 4 kopā, tad vēl 4, tad kopā 5 a la carte restorāni. Visi ir iekļauti vienreizēja apmeklēšanā nedēļas laikā, 7 dienas palikšana. Restorāni ir ķīniešu, indiešu, orientāls, seafoods un mongoļu. Mums vairāk patika mongoļu. Vakar bijām ķīniešu, tā, nav man vajag gaumē. Pamatrestorāns, šeit notiek brokastu pusdienas vakariņas. Telpa ir liela, lai arī cilvēki daudz, tiek galā ar visu smuki. Atsevišķi pievienosim pēc tam video jau par ēdienu un dzērieniem. Kas specifika ir bārs, jānāk pašiem pakaļ šeit apkalpošana personāla, kas pienos ēdienas pie galdiņiem nav. Novāc ātri, uzpār galdas ātri, un dzeramos jānāk pašiem paņemt. Ir iespēja arī sēdēt ārā paēst, viena lielāka zona, viena mazāk šeit, tā kā vietas ir ļoti daudz. Un tepat blakus arī ir pārējie 4 a la cartes. Šeit būs malai mongoļu, čop-čops ķīniešu. Tad bija rica vēl cietas ar seafoods. Indiešus, gudīgi sakot, nezinu, kur atrodas, to mēs negājām. Un vēl ir tas Antika, kas bija augšā virs korpus jumtiem. Tad ir skaista vieta kā flat whites, kafijas, kapučīno, viss, kas saistās ar to. Bērniem mīļākā vieta, jo tur dod milkshake uz maksas. Tātad baseina bārs. Dzeramie alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni pieejami līdz 6 vakarā. Par lobby bāru. Lobby bāra alkohols ir bez maksas līdz 12. Pēc 12. katrs kokteils maksā 5 eiro. Tad ir skaista vieta, kur paēst Sea-Salt saucās. Bez maksas rezervācija varat nākt neierobežot pusdienas vakariņas paēst. Šeit sortiments ir mazāks, bet tāpatās mierīgi var paēst skaistā vietā ar skaistu skatu, teicies mūsu maliņai. Mēs šo esam iecienējuši vairāk pusdienās, lai neiet tur, kur baigi daudz cilvēki. Šeit pieprasījums ir stipri mazāks. Smuki tādā pusdienā. Viens no vieglākajiem veidiem, kā aiziet līdz jūrei, tepat baseina bāram blakus. Pa trepītēm lejā, caur mazu tuneli, un tad vēl pa trepītēm. Ļoti, kā lai saka, daudz stāvu viesnīca ar kāpnēm tur papakaļ, tā kā, ja cilvēkiem ir grūtības ar pakāpieniem, šī īsti baigi nebūs piemērot. Ir arī veids, kā var bišķīt lēznākos pasākumos tik līdz jūrē lejā, bet ir, liela gabala tur jānosteigā. Viesnīca maksimā pa teritoriju ir izvietojusi arī gan apstādījumus, gan arī zālienu. Tā kā tikai lobby bārs ir tāds kaulēnāks, pārējais viss ir smuki daļēji ar zālienu. Tā augšā var redzēt baseina bāra, es nokāpstu tikai pusceļu uz jūrē lejā, un vēl gabaliņš ir ko iet. Lejā mums ir remontā šobrīd restorāns, vēl viens baseins, kur būs apsildāms.
Un tur atradīsies. Un šeit remontē jaunos korpusus, kas būs family rūmi un adultu zonas ar džakuzi. Pie jūras ir burger restorāns. Nu, uzkoslu, teiksim tā, ieskrietu. Burgers, šaurmā, nageti, sandviči, kaut kādi. Liels mīnus, vispār nav ko padzerties. Lai paņem padzerties, jākāp vēl pa kaut kādiem 20 pakāpiem lejā līdz jūrai, kur ir jūras bāriņš, kur var saņemt kādus atsvaidzinošos dzērienus. Lūk, mums ir burger restorāns. Tātad Veihotel pludmale. Līdzīga pludmales mums ir daudz šanā šeikā. Mums ir 2 pontoni peldošie. Ir 2-3 vietas, kur var nokāpt arī lejā, paspēlēties pie smiltīm, bet nu nekas dišs te baigi. Bērniem nebūs, ko darīt. Korals samērā normāls, bet nekā launa. Pieejam arī šādi numuriņu tipi ar tiešu skatu uz jūru. Atsevišķi ieliksim, pēc tam pievienosim video arī par numuriņu tipiem, kuros mēs paši bijām iekšā. Tas bija lētākais numuru tips ar 1 divgrimo gultu un 1 sofu. Un tad mēs paņēmām vēl vienu numuriņu, kur ir lielā divgrimā gulta un 2 stāvu gulta. Lielais basens ļoti pateicīgs atpūtai bērniem. Sekls, ir ļoti daudz lifeguardi. Tas faktēt ir mums 1, 2, 3, 4, 5, 6 lifeguardi šo baseinu. Un tiešām skatās līdzi un seko, kamēr bērniem nepeldēt aiz tās līnijas norobežojumu. Ar vecākiem kopā var arī tur peldēt. Ko saka? Ceļojiet, jautājiet, kur gribat aizbraukt, izstāstīsim, parādīsim. Ceļot ir forši, ceļot kopā ceļo ar aģentu ir vēl foršāk.